Tā šodien tad mums tāda saruna būs par izstādi Krapes kapu stāsteņi, kuru izveidojām jau vairāk, laikam, ir jau kāds gads, vairāk kā gads, kad strādājām pie tā. Izstāde stāsta par Krapes pagasta senkapiem. Tādā lielā laika apjomā, vairāk gadsimti. Un tad es tagad iepazīstināšu jūs ar šī vakara stāstniekiem. Tā ir Kristīna Zaķīte, kas muzeja vēsturniece, kas izveido izstādē saturu. Tad ir Georgs Savitis-Jans. Tas viss tapa, ja? Viņa Krapē, ja? Muzejā mēs izstāde ir par Krapes pagasta senkapiem. Jā, mēs mēs bijām arī ekspedīcijā, te var redzēt, skatījāmies tās vietas, tos senkapus. Jā, jautājot uzreiz, jā. Un tad Georgs Savitis-Jans, izstādes mākslinieks, un Juris Urtāns, arheologs, kas arī kas stāstīs par riņķa krustiem Ogres novada viduslaika kapsētās. Es vēl nezinu, varbūt tas kaut ko citu. Jā, labi, to jau mēs tā laika gaitā tad redzēsim, kā mums tas veidosies stāsts. Tad varbūt es lūkšu Kristīnu sākt ar stāstu, kā nonācām pie. Es zinu, ka muzejā jau bija kāds krietnes laiks, bija plānots par Krapes pagastu taisīt izstādi. Tad kāpēc, varbūt pastāst, kāpēc par Krapes viduslaiku kapsētām? Jā. Tā doma bija tāda, ka ir jāuztaisa izstāde par Krapes pagastu, bet tad, kad es sāku pētīt Krapes pagastu, man tajā brīdī nebija vēl nekādas nojausmas par to, kāda šī izstāde būs, kāds būs tās temats. Man bija visai plašas iespējas rīkoties, un es sāku ar to, ka es vācu dažādus materiālus. Un, teiksim, viens no tādiem nelieliem pārsteigumiem man pašai bija, ka Krapes pagastā kādu laiku ir darbojies mācītājs Ernsts Gliks, un tad bija mana pirmā tikšanās ar mākslinieku Georgu, un tad arī dzima šī ideja, ka varētu to izstādes saturu varbūt kaut kādā veidā apvīt apkārt šim te faktam. Un tajā brīdī es sapratu, ka jā, patiešām tā ir. Savāktie materiāli man atļauj šo te izstādi veidot par reliģiju, par reliģijām un reliģisko kontekstu Krapes pagastā. Bet es uzreiz gribētu teikt, ka Krapes pagasts nav tāds atsevišķs izņēmums Latvijas teritorijā. Būtībā var paņemt teju jebkuru reģionu, un tā situācija būs diezgan līdzīga. Varbūt, protams, jā, ir dažādas atšķirības, piemēram, Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, bet principā tā doma ir līdzīga, ka šie te vietējie etnosi ir attīstījušies līdzīgā veidā un arī nonākuši līdz kristietībai līdzīgā veidā un līdzīgā laika posmā. Tā tad tika izpētīti 3 senkapi un 3 viduslaiku kapsētas. Tā kā savāktie materiāli bija ļoti plaši, tad es sapratu, ka tēma ir jāierobežo, un tas ierobežojošais faktors kā reiz bija arheoloģiskie materiāli,
kas arī ļāva savā ziņā interpretēt, bet tajā pašā laikā arī stingri pieturēties pie kaut kā noteikta un aptaustāma. Kaut kā tā. Labi, tad varbūt tālāk Georgs varbūt pastāstīs par māksliniecisko pusi, kā ir saistījuši tā aizmugurē logu, lai jums nepūš. Labvakar visiem. Jā, tā tad muzejs pieaicināja pie radošā procesa un darba pie šīs izstādes. Tad tolaik satikos ar Kristīni, lai apspriestos par tās saturu, iepazītos un tad domātu šos te vizuālos risinājumus, kādā koncepcijā mēs to visu varētu ietērpt un pasniegt skatītājiem tādā, salīdzinoši vienkāršā un saprotamā veidā. Un, protams, tas ir tāds laikietilpīgs un savā ziņā arī radošs process, lai risinātu telpu, domātu par izkārtojumu, kaut kādā veidā arī to veidu, kā šo saturu mēs varam pasniegt, un tad pie šī procesa domājot, primāri šķita, kad droši vien svarīgi ir šo izstādi veidot tādā chronoloģiskā secībā, ienest izstāžu telpā to sajūtu, ka tā ir kā tāda grāmata, kurā mēs varam iet no vienas lapus uz nākamo, tā tad iet no pagātnes tālāk uz nākotni, tā tad no 4. gadsimta līdz pat 18. gadsimtam, un tad kaut kādā ziņā domājot par to, kad arī Ernests Gliks šeit ir darbojies un attīstījis tātad šo kristietības reliģiju, tad likās, ka ir svarīgi arī viņu iekļaut, un tad šī telpa arī atļāva izveidot šo centrālo telpu, kur ir tātad apskatāma Bībele, viena no Ernesta Glika tulkojumiem, un kaut kādā ziņā arī runāt par šo sinkrētismu, saplūšanu ar pagānismu un reliģiju. Un tad tā ideja bija par šo portālu, kaut kādā ziņā šajā laika griezumā, kā tas ir arī ietekmējis turpmākos apbedījumus. Un tad arī izejas punkts bija pati telpa, pieejamie materiāli, un lai varbūt atsvaidzinātu šo izstādi, tad radās doma, kad būtu nepieciešams doties arī ekspedīcijā. Tad man kaut kā šī ideja ļoti patika, ņemot vērā arī, kad pētot materiālus, gan arheoloģiskos, gan arī dažādus pierakstus un fotogrāfijas, kad arheoloģi ir ļoti saistīti ar ekspedīciju un došanos uzdevumā atklāt un ieraudzīt. Tad es aicināju arī muzeja darbinieks, kad varam tiešām noorganizēt šo ekspedīciju un doties ceļā. Bet tā sākotnējā doma, ka mēs varbūt tādā mazā lokā, bet beigās pieteicās gandrīz visi muzeja darbinieki, un tad sanāca tāda tiešām tāda vairāk kā tāda ekspedīcijas sajūta. Un šeit arī tad es kā radošais autorfotogrāfs, kas ir mana tāda pamatnodarbošanās, mākslinieciskā pieeja izstāžu veidošanā, tā es esmu pievērsies salīdzinoši nesenā pagātnē, kad es palīdzu arī citiem autoriem un satura veidotājiem. Kaut gan iepriekš vairāk tie bija saistīti ar manu pašu radošo darbību. Bet man ļoti patīk arī strādāt komandā. Un komandas darbā ir diezgan liels arī potenciāls attīstīt dažādu veidu idejas. Un tad, ņemot vērā, kad ir šī ekspedīcija, tad man šķita interesanti arī dokumentēt pašu šo ekspedīciju, radot šo ekspedīcijas sajūtu. Kad fotogrāfijas nepretendē uz pārāk augstu māksliniecisko vērtību, bet ka šai fotogrāfijai ir vairāk tāda reportāža, dokumentalitātes sajūta, līdzīgi kā šīm atrastajām fotogrāfijām no citiem arheologiem, kas ir dokumentējuši faktoloģiski konkrētas vietas.
Bet tāpat laikā šīs fotogrāfijas ienes tādu mūsdienīgumu, šodienas skatījumu, sasaistot ar pagātnes fotogrāfijām. Tātad mēs kaut kādā ziņā varam pieredzēt gan tagadni un caurskatīt arī šo te pagātnes liecību. Un man domājot par šo izstādu un vispār sarunu vakaru, šķita ļoti svarīgi arī piesaistīt kādu no arheologiem, kas ir piedalījušies šajos procesos, un kad arheologi var padalīties ar savām atmiņām un to pieredzi, kāds ir šis arheoloģiskais process. Un šeit arī ir izdevums materiāli, kas ir rūpīgi atlasīti no tiem materiāliem, kas ir pieejami šeit muzeja arhīvos. Un šajos materiālos šie materiāli arī sniedz tādu nedaudz plašāku ieskatu, kāds ir šis pats process, arheoloģiskais process, un kas man ļoti fascinē, ka arheoloģiskais process tiek dokumentēts ar ļoti lielu precizitāti, un tāpēc mēs redzam šos zīmējumus, izdrukas materiālus, pašu arheoloģisko materiālu, un kā tas viss ir sasaistīts, un kā visi šie elementi papildina viens otru. Gan no arheoloģiskā viedokļa, gan arī ienesot šo saturu izstādē, arī skatītājs var šo te vērot un arī iejusties nedaudz šajā arheoloģiskajā procesā un arī izzināšanas procesā. Nu, jā, varbūt tad palūksim Urtāna kungam, lai viņš pastāsta. Mums stāstīja, ka jūs esat bijis tur pāris dienas, un varbūt ir kaut kādas atmiņas nedaudz par Jā, tas to. būtu lieliski. Paldies! Jā, labdien vai labvakar. Vispār tas ir tāds diezgan grūts uzdevums stāstīt atmiņas par kapiem, par izrakumiem. Es esmu visās šajās vietās, kas te parādās, pat vairākas reizes, izrakumos Rogu viduslaika kapsētā 2 reizes, pirmo reizi 93. gadā un tagad dažus gadus, 3-4 gadus atpakaļ, neatceros precīzi, jo tur tie pētījumi turpinājās, bet vispār jau, laikam jau tādā skaistā vakarā neko slikti nevajag teikt, bet ir diezgan bēdīgi skatoties uz ne jau tikai ogres vai krapes un novada kapiem, jo pat ne sajūta tāds ir. Mēs katru dienu kaut ko zaudējam. Un tur ir visādi iemesli. Tur ir iemesli gan saimnieciskā darbība, aršana, kādreiz meliorācija, grants, mantrači, kaut kādas nenovērtētas vajadzības vai mūsdienu vajadzības. Un nezinu, ja man kāds iedot kladi, kurai es drīkst plēst ārā lapas, es parādītu, kā mans izskatās. Nav kaut kāds kladīts, kurai es varu paplēst lapas ārā. Vienkārši uzskatām, lai redzētu, kāds izskatās. Es varu aiziet ātri pakaļ. Jā, ne tikai tādu, ne ļoti vērtīgi, jā. Bet tā ir tā situācija, ka no tās vēstures, senās vēstures, mēs atrodam diezgan daudz, bet tik un tā tas ir ar negatīvu zīmi, mēs ar vienu zaudējam. Un varbūt pēdējos 2-3 gados ir kaut kas mainījies, bet pirms tam ar mantračiem, ar detektoristiem, varētu teikt tā, ka Latvijas kapu arheoloģija ir iznīcināta, senkapu arheoloģija, procents pateikt nevar ļoti, bet mana sajūta, ka 4/5 ir iznīcināta, izlaupīt vienkārši. Tā ka tās sainas ir diezgan bēdīgas un droši vien, ka nākotnē mums vajadzēs palikt pie tā, kas ir šeit. Drīkst izplēst. 25. gada kalendārs. Nē, tā nē. 25. gada. 25. Jā. Viens salīdzinājums, lai tā būtu, jā. Vēsturnieki, arheologs strādā un tās nekas, man liekas, jau tāpat dzīvi, bet mēs neesam tik. Lai to varētu ierakstīt. Lai ierakst, jā.
arheologs strādā, fiksē un jāatcerās, ka tas arheologa darbs, tas ir unikāls tādā nozīmē, ka viņš vienīgais redz, ko viņš tur atrod, viņam tas ir jāfiksē. Un tagad iedomāsimies, ka tas ir kaut kāds 15. gadsimta dokumentu krājums. Un es esmu vēsturnieks, es atnāku, izlasu, nezinu, kaut kādu ordeņu līgumu. Pēc tam es to lapu paņemu, izplēšu un nometu. Arheoloģijā tā iznāk, es izroku un iznīcinu. Ja es neesmu, vairāk neplēsīšu, ja es neesmu to dokumentējis, tad tas aiziet postā. Un vēl viena lieta no arheoloģijas, daudz jau lieta ir. Arheoloģija nav stāstoša. Tur nav tās stāstījumi, jeb narratīvi, un to stāstījumu dod cilvēki, bet arheologs jau parasti, cik garš, cik plats, cik dziļš, vēl kaut ko tādu, kas nav sevišķi interesanti. Ko tas tev dos, ka tur ir tā saktiņa tāda vai savādāk. Un tas lielākais sasniegums ir tad, ja tu vari izdot ārā kaut kādu stāstījumu. Un tad nāk tas, kas es pašlaik nestāstu par tiem riņķi krustiem, varbūt vēlāk. Redzēs, es jau teicu, ka es nezinu, kā iznāks tā runāšana. Ja? Bet ja mēs runājam par šiem laikiem, tas ir 17, 16, 15 gadsimts, 15 gadsimts, liekas, ka mums nav tik tālu. Bet īstenībā jau mums atmiņas nav nekādas, nevienam nav atmiņas, jo mēs zinām, ko mēs esam darījuši, mēs zinām apmēram, ko mūsu vecāki savā jaunībā ir darījuši, kaut ko nojaušam par saviem vecvecākiem, vai ne? Varbūt tādu mazu eksperimentu spēlīti. Visiem padomāt. Es jums neparastu konkrētīs, bet padomājiet savu vecāku vārdus, nevis uzvārdus. Mēs taču zinām, vai ne? Labi, ir kaut kāds izņēmumi. Zinām, vai ne? Vecāku, vecās mammas, vecie tēvi, tie ir jau 8. Nē, 4. Zinām vārdus? Visiem, zinām. Jā. Labi. Tad vēl atpakaļ vec. Tad jau. Tie ir 8 tagad, jā. Mēs zinām vārdus. Varbūt kādu 1 vai 2, kas ir kaut kur. 3, es zinu. Labi, apsveic. Bet, paņemam 4 paudzes, 8 reiz 2, 16, man liekas, būs 0, vai ne? Bet 4 paudzes ir 100 gadi. Tas jau nekas nav paudze, rēķina 25 gadi kaut kur cilvēki, plus mīnus kaut kur. Tā ka mums tās personīgās atmiņas, mēs jau nezinām tos vārdus. Un šeit arheoloģija ļauj paskatīties it kā uz neseniem laikiem, bet tāpat laikā ļoti seniem laikiem. Un teiksim atklāt, ka mēs ļoti maz ko saprotam. Mēs jau varam gudri teikt, ka tas ir tas vai tas nav tas, bet lielākoties jau tas ir pieņēmums. Tā var būt, bet kas pateiks, ka tā bija vai tā nebija tieši otrādi. Un varbūt jau tāpēc arī ir labi tenī arheoloģijā darboties, ja tu spēj piesaistīt stāstu, ja tu spēj, ja neatrisināt problēmu, tad vismaz viņi norādīt, ka tāda ir, un tad mēģināt risināt, kāda viņi varētu būt. Un šis te vēl, atceroties, ka tas ir unikāls, ko tu dari, jo neviens cits. Es vienkārši salīdzinājums, ja tas ir 15. gadsimta dokuments, neviens droši, ka, ja tas būtu tiešām 15. gadsimta dokuments, jūs man te. Jūs vienkārši tā žvikt. Jā, es viņu izmetu ārā. Varētu subjektīvi. Jā, tas ir subjektīvi. Arheoloģija jau arī. Teiksim, es pazīstu šo saktiņu, pieņemsim. Es zinu, ka tas ir 17. gadsimts, tāpēc, ka es iepriekš esmu mācījies, pētījis, zinu. Cits nezinu to, cits varbūt saka, tas ir, 15. gadsimts, jā. Tā kā arī, jā, tur ir šī starpība. Te jau visur ir cilvēciskais faktors. Mēs jau visi tomēr esam cilvēki ar savām kļūdām, ar savām nesaprašanām.
Tā, es tādā filozofijā iegāju drusciņi iekšā, tādā arheoloģiskā filozofijā, bet ar gadiem jau vien tas paliekās būtiskāk un varbūt vēl viena pārdoma. Atkal, laikam nav labi, ka es te tā runāju, man izdzīs ārā un pareizi jau darīs. Vai mēs gribētu, ka mūsu kaulus skatās? Es nezinu īsti. Viņam ir īpatenis, cilvēki neinteresē mani kauli, bet viņš savādāki kā citiem. Kauli, bet jautājums ir, tagad mums arvien vairāk ir tās personības svars un personas dati un pat mirušo datus pienekļi vairs īsti nav pareizi fotografēt viņus un daudz kas tāds, jā. Tad ir jautājums par šiem cilvēkiem. Un kādreiz arheologam arī jautā, tādā sadzīviskā formā, vai tev nav kaut kāds nepatīkams izjūtas tos kaulus taisot vaļā, tas ir žargons arheoloģiskais, taisot vaļā, attīrot un noliekot. Atbildēšu tā, ka pašlaik jau es varu atļauties izvēlēties, kur strādāt un kur nestrādāt. Kapos es negribu strādāt, es nestrādāju. Gadās kādreiz, ka vajag kaut ko, bet es nestrādāju. Bet kādreiz agrākos laikos vajadzēja būt kaut kādai savai filozofijai, arheologu filozofijai, ne filozofijai, bet kaut kādam pamatojumam, kāpēc tu to dari. Un tad vismaz man tāds pamatojums, ka cilvēki būvē piramīdas. Faraons būvēja piramīdu, kāpēc? Tāpēc, lai saglabātu par sevi piemiņu atmiņu. Uzbūvēja augstāku piramīdu, ļoti jauki, tad tas viss tur notikās. Mēs jau darām to pašu, mēs būvējam savas piramīdas, kurš uzbūvē māju, kurš piedzemdina bērns, kurš tur audzina mazbērns, kuram tur ir smukas mašīnas, kurš audzē savus puķus. Īstenībā jau tas viss ir, lai atstātu par sevi ziņu. Zināmā mērā tā ir tā piramīdu būvēšana. Šie cilvēki, kas arī šeit ir redzami, viņu vārdus mēs nezinām, viņi ir pazuduši, viņi ir aizgājuši, viņi ir, aizgājuši vārdu tiešām nozīmē. Un tad atnāk arheologs, es vai kāds cits, un es viņam iedodu ar to plānu, ar to fotografiju, ar to muzeja izstādi kaut kādu jaunu eksistenci, dzīvību, jau neeksistenci. Viņš ir kaut kur par jaunu, viņam šī piramīdas lieta atkal nostrādā, viņu kāds redz šo cilvēku, un cilvēkiem jau vienmēr laikam patīk, ka viņi redz un ka viņu, ka viņi ievēro, un vismaz man tā liktos, tāda filozofija. Varat piekrist, varat nepiekrist, bet drusku tas priekš tāda, arheologi ir vajadzīgs, tad, kad tu tos mirušos taisi vaļā, kādreiz kaut kāds gadus atpakaļ, daudz gadus atpakaļ, iznāca strādāt, iznāca vairākas vasaras lielu viduslaiku kapsētu Launkalnē, tur pie Smiltens. Un daudz tur dienā pa 10-15 kaps attīrīja, taisīja vaļā, fiksēja, un viņi bija jauni, tur meitenes, redz, ka jauni, saprot. Un brauc uz pilsētu, uz Rīgu, tur kaut kāda darīšana, vasara. Un nāk skaisti meiteni pretī vieglā kleitiņām, matiņiem, un jūt, ka viņi pat jūt, ka viņi ir skaisti, un ka viņi patīk visiem, man viņi arī patīk. Un te es pie sevis nodomāju, tāda kā tevi es te vakar taisīju vaļā, taisīju kapiņu attīrīju. Ja tas smukums jau ir tāda nosacīta lieta. Labi. Tagad es jau savu laiku, es pilnīgi iztērēju droši vien, tagad par... Tomēr es gribētu, par tiem riņķu krustiem, no kurienes tad viņi ir radušies, un tomēr tas būtu interesanti. Un cik tad viņi ir Latvijā? Labi, es mēģināšu, man te kaut kādi 11 slaidi, bet mēģināšu kaut ko teikt. Tā, drusciņi vēl pirms riņķa krustiem par rogu kapsētu, kas arī te parādās, tie pēdējie izrakumi. Un, te muzejā viss ir skaisti un jauki, tur bija riebīgi. Tur bija zemes, ne saimnieks, bet tas īrnieks ar buldozeru, ne ar
ar traktoru uzplēsis, izars visus kapus. Nezinu, kāpēc tas viņam bija vajadzīgs. Ne viņš tur ko stādīja, neko. Mēs, kad bijām, tad tieši arī tas man bija tas tāds šokējošākā vieta, kur mēs bijām. Jā. Kad tur bija sastādīti kartupeļi un lauku malā sakrāmēt kaulu kaudzīt. Vai viņš to vispār drīkstēja darīt? Nedrīkstēja, galīgi. Tur garāki stāsti, bet te ir kaut kāda bilde ar kauliem un kā tas izskatās no tiem. Tas ir tas, ko es sākumā teicu. Mēs pazaudējām šīs vietas. Arheologs te fiksē un mēģina tur precīzi kaut ko uzmērīt un pateikt, un atnāk viens ar traktoru, un viss, un nav vairs tās vietas, un mēs tur nekā vairs nepateiksim. Varbūt te jebkurā vietā tā var gadīties. Šis ir valsts aizsargājums piemineklis ar visiem bija, tā visi viņi zina. Un nejauši, protams, gadās par to, tas jau pat labi, jo tur atkal ir pretruna. Arheoloģisko pieminekli senkaps var atrast viņus postot. Kā tu savādāk atradīsi, ja tu viņu nesāc rakt nejauši? Labi, tagad ir cits tehnikas arī, bet tomēr. Labi, pie tiem krustiem tomēr drusciņi. Lai nebūtu jāiet iekšā tanīs kaulos līdz galam, tad ir tās kapu zīmes, un ne tikai kapu zīmes. Un te parādās tas, kādi krustakmeņi vai akmens krusti varētu būt, un kāpēc cilvēki ir vecos laikos kaluši krustus, vai visādi veidojuši. Ir dažādi tie uzskati, bet, laikam, 3 tie galvenie. Kapazīme, memoriālais piemiņas zīme un robežzīme. Ja par kapiem, par riņķa krustiem kapos, mēs viņus te Krapas pusē redzam no kapiem, tad ir tāds skaits, ka tas ir kapu zīme. Es te vēl parādu pāris, teiksim, te ir no Lievārdas, viduslaika pils viens akmens ar krustu, kādu viņam nozīme, es nezinu, viduslaika, jā. Vai, teiksim, no Lēdmans, šis ir robeža akmens, to jau mēs zinām. Bīskapa simbols un mužnieks simbols. Akmens krusts pie Lievārdas baznīcas. Atkal, man vispār ļoti bēdīgi par šo akmens krustu pie Lievārdas baznīcas. Ziniet, kur viņš bija, jā? Gan jau ziniet. Tūlīt, redz, kur ir bilde, broces, 18. gadsimta beigas ar sarkanu ir ievilkts tas riņķa krusts, un tur baznīcas galā ir šīs akmens, ko es te rādīju pirms brītiņa. Jā. Re, kur viņš ir. 18. gadsimtā viņš ir šādā veidā, tagad pirms 2-3 gadiem pat zinu vārdus, kas to darīja. Nezinu, laikiem jau labi domājot, iztaisnoja akmeni, iebetonēja pamatu. Bez arheologa, ja tur kāds apakšā arī mironīts bija, tad tas atkal izjaukts ar ļoti jaukiem nolūkiem. Te varētu to salīdzināt ar tādu eiro remontu. Smuki tagad ir iebetonots skaists, bet tas vecais 18. gadsimts un gan jau ir agrāk, tas ir pa galam. Tāds bēdīgas lietas kaut kur drusku. Tā. Un te ir riņķa krusta izplatība Latvijā. Un kā redziet, tad viņi ir ļoti, ļoti daudz tieši Ogres novadā, Vidzemes dienvidos. Citur viņi praktiski nav. Tur Zemgalē ir daži, bet tie ir stipri jaunāki. Tā var saprast. Tie, kas ir te pie Daugavas labajā krastā, to Daugavai un tālāk, tie veido tādu vienu masīvu. Šo es jau rādīju. Kas tie ir par krustiem? Varbūt kaut ko. Lai šī bildīte pastāv. Mēs zinām, ka tie ir kapu zīmes, kapu piemiņas vietas, bet kāpēc ir šis riņķis un kā tādā veidā izkauts, te arī var skatīties, kāds viņš ir. Atbildes ir vairākas, vai kāda no viņām maz ir pareizi, es nezinu. Tātad riņķis un krusts, tie senākie simboli, saule, krusts, kā orientācijas simbols, neskaitot pat kristietību un tādas lietas. Tie ir vieni no, ja ne paši pirmie cilvēki ieraudzītie, redzētie simboli. Ja to saliek kopā, tad tas ir vēl kaut kas.
bet līdz galam, atkal tās ir tādas, nav neviena, ir jau viens otrs, kas pasaka, tas ir tieši tā vai uzraksta, bet pārliecības nav. Tad doma par to riņķa krustu ir saules rats mūžība, pieneklis kapam mūžībai. Tikai te atkal ir cita lieta, ka tās viduslaika apsētas kā likums, vismaz šajos agrajos laikos, nav jau tā kā mūsdienās, ka katram cilvēkam ir kapa vieta. Krusts ir uz visiem kapiem viens. Tā ka nezinu, vai arī šie riņķa krusti ir bijuši, kā individuāla kapa piemiņas. Tad ir, ja gribiet, es nedodu atbildi, es tikai uzdodu jautājumu. Viduslaikos parasta lieta ir sodīšana. Sodīšana ir publiska lieta, nāves sodu izpildu publiski, jo citi baidās, tad tā nedarīs. Karā tavās nosodītu atstāja, kamēr viņš tur nopūst un nokrīt. Viens no briesmīgākajiem soda veidiem, pat īsti nezinu kāpēc, ir saraustīšana uz ratu, uz šī paša riņķa. Bet it kā saraustīšana vēl saprot, ka piesien kājas vai rokas un tad to riņķi, to griež un tad tās locekļus izrauj. Bet vēl briesmīgāk skaitās, ka tev locekļus izrauj un tad atļauj tev pie tā krusta sapūt, pie tā riņķa krusta, kur atkal ar kaut kādu kristietību tādām mūsdienu sapratnē ir galīgi ne tā īsti. Un tad jautājums, kas ir šie krusti, kas ir Ogres novadā, vai tas ir kaut kas ļauns, vai tas ir tieši otrādi kaut kas ļoti labs, vai tas ir sots, vai tas ir mūžīgā dzīvošana, vēl kaut kas, es nezinu. Sakiet jūs. Labi, tagad es ātri nevaru jau ilgi. Apmēram. Es precīzi pateikt nevarēšu. Ir no tiem, kur tā karte jārādās, kur te viņi bija. Tie, kas ir Zemgalē, tie ir vēlāki, tie ir 19. gadsimts, 18. gadsimts, tie, kas ir Vidzemē, skaidrs, ka viņi ir pirms 18. gadsimta, 17, 16, 15. Mēs vairāk domātu, ka tie ir Livonijas laiki, tātad līdz 6. gadsimtam. Tā šķietās, jā, tur ir daži tie iekalumi, kas varētu liecināt par šiem. Tātad tas ir katoļu laiks, tie nav luterāņi, bet krusts jau stāv, kā viņš nolīdz tā, viņš stāv. Precīzāk stāvēja, jo viņi Ogres novadā tāpat kā viņi ir iznīcināti, nav viņi vairāk. Par šo te krustu, laikam, es, kad lasīju, tur bija tas, ka tas krusts ir riņķa krusts uztaisīts ātrāk un tad vidū iekalts. Jā. Tas ir krietni vēlāk. Tā gadās. Man liekas, ka tur arī varētu būt tajos citos, ka tie ornamenti vēlāk tika papildināts. Jā, bet to ir ļoti grūti, to tā varētu. Viņam ir apakšā tā kā, es to rādīšu bildītes, ja. Tātad, kāpēc es rādu Plāteres pilskalnu, tāpēc, ka te jau to mēs zinām no 19. gadsimta vidus, kad Tīzenhauzens kungs gribēja sev parādīt, cik viņš ir vēsturisks un lika uzbūvēt jaunas pilsdrupas, lai pierādītu, ka viņam tās pilsdrupas ir. Viņš to izdarīja, bet, lai būtu pavisam labi, viņš no Madlienas baznīcas kapiem lika atvest 3 akmens krustus, 2 riņķa krustus un 1 parasto, te ir Madlienas baznīca, to krustu sen vairs nav. Un tās ir tās viņa pilsdrupas, kādas ir 19. gadsimta vidū uzbūvēts, un tie riņķa krusti. Lai būtu pavisam skaidrs, 1206. gads iekalts, no kunga laikiem, kas, protams, ir. Bet no otras puses jau diezgan interesanti ir. Un tie ir tie riņķa krusti, kas ir atvērsti no Madlienas un pie pilskalna jau sasisti 934. gadā. Tādu viņi varētu izstīties pēc rekonstrukcijas. Mans kolēģis Andris Caune 67., 8., 9. gadā šos krustus skatījās. Viņš atrada vēl kaut kādus. Nē, tā ir replika. Nē. Viņi ir savās vietās, laikam ir 2 vai 3 Latvijā palikušies. Viens no tiem arī Ogres rajonā es parādīšu. Pārējie ir vai iznīcināti. Jā. Tieši šitas ir Rundāls pilī. No kā tā replika tā kā taisīta? Viņš ir no Admiņiem aizvests un ar Rundāls pili jau viņi 60. gados daudz ko Lansmans un kolēģi ņēma no baznīcām, ved projām. Tagad
ar 40-50 gadu starpību saka, jūs toreiz laupījāt baznīcas. Tā saka, jā, bet īstenībā viņi saglābja. Ja viņi nebūtu paņēmuši, tad droši vien viņš būtu pa galām. Jā. Tagad vienā otrā baznīcā dod atpakaļ. Varbūt, ka arī Ogres muzejs var prasīt to. Mēs prasījām, lai izstādītu šo te, bet tā atvešana, certificēta atvešana maksāja jau visu izstādes budžetu. Jā. Tā tas ir. Pareizi kaut kādā veidā mēs mēģinām saglābt to, kas mums ir, lai nav šis te variants. Un Plāteres pilskāns, kāds viņš izstās mūsdienās, un tā ir tās drupa paliek, kāda viņa mūsdienās ir. Torņi paliek. Var jau būt, ka viņas var mēģināt atkal par jaunu uzbūvēt, lielas droši vien, ka pienekļa aizsardzības prasības nebūtu. 19. gadsimtā būvēja mūrnieks no Cēsina izsauktais. Tas vīrs nesot saprats, kāpēc viņam jābūvē kaut kas tāds. Un, tad barons esot licis uzskaitīt ar rīkstiem, lai viņš liek nedomāt. Tā viņš arī sabūvēja, ko vajag. Jā, bet tās kungi iedomas. Un tagad šī sāpe, kraps, atmiņa, viņai cits nosaukums arī ir. 67. gada bilde, Andra Caunas foto, tur ar krustiņu virs krūmiem, tur ir tā kapsētiņa nelielā, kur te mums arī blakus senliec, un arī vairāk šie akmens krusti ir bijuši, 3, 4, nezinām līdz galam. Tas jau ir 80, 90, es īsti apstījos, kurā gadā tas ņemts, meliorācija, viss ir nolīdzināts. Pauli mētājās, senliec var atrast, krusta paliekām pabrauc traktors pāri, samalts. Te kaut ko mēģina apskatīties. Un rekonstrukcijas, kāds tas varētu izstīties. Var jau būt, ka vajag taisīt nevis tādu simbolisku repliku, bet ļoti tuvu tam, kāds viņš ir bijis. Bet tas atkal nav lēti. Bet pirmā Latvijas laikā šitais netika dokumentāts, it kā kaut kur tāds. Jo, teiksim, es saprotu, kaut kas, jā. Diezgan brauc un demonēja, teiksim, neskatījās. Tur bija drusciņ cita attieksme, jo krusti tika uzskatīti par vācu krustiem, bruņinieki. Ko mēs ar tiem bruņinieku laikiem? Tad jau mums muzejā jāliek kaut kāda kazaka nagaika, tas jau arī nekas labs nesot, un tur, kā jau parasti vēsturē, tās interesanti pagriezieni. Ja būtu saglabājies, tagad varbūt būs politiski nepareizi, bet Ulmaņa laikā 30. gadu pašās beigās bija jau izstrādāt doma, ka jājauc nos pilsdrupas. Mums nevajag tās vācu pilsdrupas. 2 pirmās, kur nojaukt bija Grobiņu un Rēzekņu pilsdrupas. Kunga ar asarām asinīm slacīt akmeņu priekš, kā mums viņi iznāca drusku labāk, tāpēc, ka Pienekļa valdabas šīs pilsdrupas ļoti dokumentēja, atnāca padomju karaspēks, Ulmans vairs nebija spējīgs pavēlēt pilis, palika tādas, kādas viņas ir. Tā, ka redzi kaut kas pozitīvs. Tāpat kāds arī Vecrīgu gribēja nojaukt. Vecrīgu nojauc daļai tomēr. Tas ne par manām lietām, bet kur ir uzmērīts, viņi ir, tā kā varētu būt. Var jau būt, ka ir vērts taisīt un varbūt pat atlikt arī vietā, kur viņi bija, jo tajā vietā jau ir, tas ir krusts jau būtu svarīgs, ja viņš tajā vietā, kur ir. Un šis ir vienīgais Ogres novada, kas ir savā vietā vēl, Meņģelē. Es jau bildu, ka Latvijā arī kā 2-3 tikai ir savā vietā, un šis ir savā vietā. Kas ir zem viņa apakšā, nezinu. Jā, jau te ir vairākas reizes dzirdēts, viņš ir tik skaists un tik oriģināls un tik viduslaicīgs, vedam uz muzeju. Mana, ne tikai no mana kolēģi domas, viņam jābūt tur, kur ir. Bet tas jau, mēs jau nezinām, varbūt šovakar piebrauc ar traktoru un iekraup piekabē. Jā,
Jā, tā var būt. Varbūt jādara tā kā Lieldienas Nē, salās, viņš ir kad- kapsētā, viņš nav tā, ka viņš ir kapsētā iekšā, tikai, tas drusku sargā, jā, bet... Varbūt jādara tā kā Lieldienas salās, kad atrok vaļā un tad nožogo un kad var redzēt vairāk. Te daudz gadus es pie viņa piebrauc, pa 2-3 gadu reizi garām braukdams Meņģelē, tur nekas pagaidām nemainās. Varbūt, ka nemainīsies, bet, diemžēl, tā mana bēdīgā pieredze saka, es jau teicu. Īpašums ir tik slēdz, ka ko gribu, to daru. Tā ir kapsēta, tas nav īsti privāti īpašums. Tā ir kapsēta. Tas nekas, ka degradē vidi, bet... Jā, tā īsti arī nav, jo tas ir valsts aizsardzībā, viņš... Nē, šis nav, nē. Bet tā ir kapsēta, un tas ir drīzāk bezsaimnieku manta kapsētā, jo tur nevienam viņš tā kā neskaitās, ka tur būtu tā kā. Bet kas to liedz? Kāds aiziet un pasaka, tas ir mana vectēva. Bet kā jums liktos, ko vajadzētu darīt, tiksim, ar šo te pašu, kāds būtu tas Uzpasēt. Uzpasēt, un viss. ar likumspēku vai Likumspēks, viņš kādreiz ir bijis kā mākslas pieneklis padomu laikā aizsardzībā. Tad es nezinu, tur kaut kas ir. Arī es piekristu. Jā, tā ka likums ir vienīgi tad, ja ir kaut kāda zapta izdarīta, tad var sist pa papēžiem, cik tu slikti darīja. Jā, bet šis ir, jums jābūt lepniem, ka jums kaut kas tāds ir, vairāk jau nav. Ir tas viens, kur tas bija pie Koknes vēlis, tie slavenie Koknes sakmeņi, kur jūs braucat, vai mēs braucam ekskursijā skatīties. Viņi ir Viens ir replika, tāpat kā šī, jo ordināls ir aizvests uz Rīgu, ir vēstures muzejā, kur viņi ir apstīties. Pārējie ir sasisti, un tas viens, kas ir, tas ir 20. gados uztaisīts. Tagad jau viņi arī pieņem kā īsti, bet viņš, ir jauns. Labi, es vēl gribēju pajautāt, ar citur Baltijas reģionā ir šāda veida krusti? Jā, atbildēšu. Viņi ir diezgan daudz Igaunijā, nosacīt daudz, apmēram tikpat daudz, cik mums, un problēmas ir līdzīgas. Lietuvā viņi nav, vismaz ne masā, varbūt kāds ir, jā. Uz austrumiem Krievijā ir daži, teiksim, Izborskā ir iemūrēti divi krusti, riņķi krusti, ir viņi drusku, bet vietas, kur viņi ir visvairāk izplatīti, tālāk ir tā vācu runājošās zemes, Vācija, kur ir bijis un kur joprojām ir un kur viņi ir visvairāk. Bet arī, ja, teiksim, pastās uz Vāciju, uzliek uz kartas, tur viņi ir vairāk nekā Latvijā. Bet, ja uzliek uz kartas ar mērogu, tad Ogres novads un tad drusciņi Cēsis, tā ir viena ļoti, ļoti maz daļa no visas Vācijas akmeņiem, šiem riņķa krustiem, un no tāda viedokļa šī koncentrācija te ir daudz lielāka. Daudz lielāka. Kāpēc tā, es nezinu. Varbūt. Es nezinu. Ja jau Lietuvā nav, tad jau diez vai, kad jau nezinu vai, tā ir tomēr vācu valodīgā zeme. Es nezinu, neesmu tik dziļi arī interesējies. Bet Igaunija arī tad ir daudz, jā. Pie upju basēniem, jo tā kā šeit arī ir Daugava, Gauja un Lielupi. Tur nav tāda rādītāja. Viduslaika kapsēts, jā. Viduslaika kapsēts, ja tā kapsēta ir upes malā, tad jā, tad tā ir, te jau mums ir gan Koknese, gan Jēkabpilī arī viens akmens krusts ir. Viņš ir oriģināls, bet nav zināms, no kurienes viņš ir nācis. Mums ir Aizkraugas muzejā 2 akmeņi, kas ir zināms, no kurienes, no Putras kroga kapsēts, nākuši kapsēta apludināta ar hesu, un tā viņi ir atvesti. Tā, ka viņi tur ir. Jā. Varbūt Kristīnai kaut kas ir piebilstams. Tieši par riņķi. Nē, varbūt tur jautājumi, kaut kā, tu minēji kaut ko? Nē, man varbūt ir kaut kādas manas individuālās pārdomas saistībā ar šo tēmu, bet tas nav saistīts ar riņķu krustiem. Jebkurā gadījumā gaidīt komentāri. Nē, protams, jā.
Šeit ir viens no eksponātiem, tātad šis te lāča ilknis, kas ir iekarināts važiņā. Un izskaidrojumi ir bijuši divi. Viens ir bijis, ka tas ir tomēr ar totēmismu saistīts rotājums, kas tātad nozīmē, ka kaut kādā veidā lācis ir ticis godināts. Un savukārt Lietuvas arheologi pašreiz jau liecoties domāt, ka tas ir bijis ar kristietību saistīts simbols, jo tātad kristietība sludina, ka nāks pastarā tiesa un cilvēki rāpsies augstā kalnā pie Dieva, kur šī tiesa tiks spriesta. Bet es skatoties šos te ilkņus, un, teiksim, tie bija arī vilku zobi, tie bija sīko plēsēji, piemēram, caunu žokļi. Un skatoties uz tādu nelielu ilknīti, es aizdomājos par praktisko pusi, par to, kā cilvēks rāpjas šajā kalnā, un cik ļoti viņam tāds ilknīts, kur vispār ir grūti rokās noturēt, cik ļoti tas viņam varētu šajā procesā palīdzēt. Bet tās bija vienkārši manas pašas pārdomas. Es nekādus secinājumus neizdaru un arī nevienu nekūdu ne uz kādām konspirācijas teorijām, bet, teiksim, tā bija tāda viena doma. Un tad savukārt otra doma, kas man bija, ka šī izstāde tātad viņa ir tā kā sadalīta divās daļās. Tātad pirmā daļa ir tā, kas ir bijusi pirms kristietības, un otrā daļa ir tā, kas ir tātad bijis pēc kristietības ienākšanas. Un kaut kādā ziņā šis ceļš, kas iet cauri izstādai, rāda, ka tātad ir bijis šis pagānisms pirms kristietības, bet arī tad, kad tika ieviesta kristietība, tas pagānisms līdz ar to nebūtu nebeidzās, jo projām ir pietiekami daudz objektu, kas ne tikai objektu, bet arī dažādi rakstītie avoti atklāja, ka tātad šie pagānisma elementi joprojām ir pastāvējuši un pat mūsdienās pastāv. Bet es vizualizēju šo ainu, ka, teiksim, es esmu zemkopis, kas ir gadu desmitiem turējies pie savām tradīcijām. Vecāki man tā ir audzinājuši, un es zinu, ka vecvecāki tā auga. Un tad ierodas bruņots vīrs, kurš pēkšņi man pasaka, ka tas, kam tu esi līdz šim ticējis, tas tā nebūs vairāk, un tagad tu ticēsi kaut kam pavisam citam. Un tad es dodos uz baznīcu, kur man nesaprotamā valodā notiek kaut kāds process. Pati baznīca priekš manis nav saprotama, jo mums tādas baznīcas tomēr nebija. Un pēkšņi man ir jānotic kaut kam, par ko vēl 4 gadsimtus nav nekas iztulkots manā valodā. Un man nav bijis iespējas kļūt par īstenu rūdītu kristieti, jo man nav bijis iespējas saprast šo ticību. Un līdz ar to, domājot par to šādā aspektā, man šķiet, ka izstādes pirmā daļa un izstādes otrā daļa ir vienkārši 2 loģiski posmi. Un tas, kas ir redzams šajā otrajā daļā, vienkārši izrietēja no pirmās daļas un citādāk arī īsti nevarēja būt. Tas arī ir tas, kas, teiksim, ko es pie sevis esmu domājis. Varbūt Georgs kaut ko pieminēs. Jā, ļoti interesants arī tas stāstījums, un man liekas, ka tu arī atbildēji uz kaut kādiem arī maniem jautājumiem par to, ka nebija pieejams šis tulkojums, un iespējams arī zemniekiem varbūt tajā laikā tā lasīt prasme nav bijusi tik izteikti, lai ienāk kaut kādas jaunas zināšanas. Bet no otras puses, ja jau veidojās šīs sadraudzības un draudzes, kur cilvēki varēja pulcēties un dalīties zināšanās, tad jau droši vien kaut kāda neliela daļa arī pamazām pieņēma šo kristietību, un kā jau es iepriekš minēju šo sinkrētismu, ka kaut kāda saplūšana jau notika. Caur droši vien tādu mutvārdu zināšanām visticamāk,
Un, jā, kaut kā tā droši vien, kad es varētu secināt. Un arī, kā Urtāna kungs minēja par šiem te riņķa krustiem, tā traģiskā pielietojamība, kad atdalīja ķermeņa daļas, to informāciju īstenībā es nezināju, nebija nonācis, un tas man likās arī tāds pārsteidzošs. Jā, bet, kaut kādā ziņā domājot arī par krustu un kā kristietībā ienācis ir šis te krusts caur Jēzu Kristu, kurš tika sists krustā, jo tas arī ir bijis kā tāds sodāmības elements, to laiku. Un pēc tam tikai viņš pārdzim tādā kristietības simbolā. Bet, interesanti, jā, ka tas krusts ir caur laikiem gājis, transformējies, mainījis kaut kādā ziņā nozīmi, kad ir ļoti tāda, daudzpusīga. Tur ir interesanti kaut kā mēs arī vizuāli strādājot, kad ienākot telpā, kad mēs redzam šo te kristietības krustu un tad šo te riņķa krustu. Tad kaut kā viņi abi līdz pastāv. Un tad tā ir tāda, varētu teikt, arī tāds sinkrētisma ideja mazliet. Ir kādi jautājumi varbūt mūsu plašajam skatītāju lokam? Es nezinu, vai jautājums, bet vēl vidusskolas laikā, tas tādu 80. gadu beigas, 90. gadu sākums Straupē parkā mums rādīja ekskursijā riņķu krustu. Es ceru, ka viņš tur arī ir. Un iespējams pie Cēsu pils, jā, kaut kur arī tas vienā ekskursijā. Tā kā iespējams. Cēs Jāņa baznīcā iemūrēts. Jā, iemūrēts, jā, iespējams, jā, tieši to tad es atceros, bet Straupē viņš ir parkā, tur pie tās kapličas tanī galā. Tad tas tā arī, jā. Cēsīs ir ārpusē, ja iekšpusē? Ne, ārpusē, viņš ir tanī apsīdz galā baznīcā. Tā var viņš pietiekoši augsts uz zemes, tur var redzēt, bet skaidrs, ka viņš nav savā īstajā vietā, viņš ir atvests. Minē, ka visi ir apzināti. Vairāk vai mazāk. Viņi tomēr unikāli, viņš tā nevar pazust. Visdrīzāk jau, kad vēl zemē vēl ir kaut kur. Ādmiņos, Trapē, Ādmiņos, tur ir tas nostāsts, pat, ka melorācija esot aprakus, kaut ko aizvedus Rungā, un kaut ko melorācija aprakus, kaut ko melorācijas gaita aprakuši. Mēs pašlaik neesam tehniski tik advancēti, lai spētu zem zemes ieraudzīt akmens formu. Liela akmeni, jā, bet ne tādu maziņu. Bet varbūt, ka kādreiz to varēs, jā. Un tad var jau būt, ka pēkšņi viņš ir samalts. Ja viņam traktors pārbrauc pāri dažas reizes, un tur nekas prātīgs no viņa tur nepaliekās. Un vēl jau arī tas, ka mēs esam, es jau teicu, mēs esam ļoti pašpārliecināti un liekas, ka tas, ko mēs darām, tas ir tikai pareizi. Ja mēs tam krustam nositam galu, apskatīties, vai viņš tur ir, tad tas ir labi. Bet es jau paliekās uz mūžiem laikiem, viņš ir nosists. Traktors viņam ir pārbraucis pāri, viņš ir aprakts. Tas paliekās un tur nekaut nepadarīs. Jā. Es arī vēlos izmantot izdevību, un man arī strādājot pie šī projekta bija interesanti arī pētīt šos te materiālus, un tad es Urtāna kungam arī gribētu pavaicāt, tieši par procesu, varbūt var padalīties par pašu šo te arheoloģijas procesu, iesaistītajiem cilvēkiem, varbūt ir arī kaut kādi interesanti gadījumi notikuši, varbūt arī kaut kāds humors, tas ir viens, un otrs, šeit, piemēram, ir Bernātas kundze, kas ir vadījuši šo te arheoloģisko procesu, un varbūt jūs varat pastāstīt konkrēti par šo te komandu. Bija arī Smiltnieks, kurš dokumentēja, kāda bija viņu iesaiste, un varbūt kaut kādas atmiņas tieši par šo te konkrēto laiku. Paldies! Toreiz jau tas pats, tad jūs Bernāts strādāja, mēs bijām viena komanda, strādājām kopā, bet tas bija rudens un tur bija vasarā atklāts, ka tur ir arts un tie kauli tur mētājās un
Un tad vajadzēja mēģināt savākt kaut kur, un nav jau tā, ka tas arheologs, ka ņem no malas kaut kur, arvien vairāk paliekās tā, ka tā arheologa sabiedrība ir noslēgta, arī tie racēji, kas varbūt ir fiziskā darba strādnieki. Tur jau arī vairs kurš katrs netiek klāt, jo, teiksim, ja tādā rietuma izpratnē skatās, lai tu piedalītos arheoloģiskos izrakumos, tev par to ir jāmaksā. Jo tas ir pieskaršanās oriģinālam, kaut ko tādu un citādi nevar. Tanī laikā, kad jūs tur vadīja izrakumus, tā vēl, bija arī mēs Britus izmantojām, viņi mums maksāja par to, ka mēs viņiem, bet tas nebija šeit, tas bija Zemgalē. Un tas bija vienkārši tas, ko sauc par glābšanas, ja avārijas izrakumiem, tā, ka tu redzi, ka tur iet postā, un tur bija nelabi. Un tas gāja postā, un tāpēc arī jūs Bernāts vadītie izrakumi. Tie cilvēki, kas tur strādāja, tur Ritvārs Ritums, viņš tagad ir muzejā, Latvijas Nacionālajās vēstures muzejas. Arnos Miltnieks, man liekas, toreiz arī pie mums strādāja. Es vairs neatceru. 93. Jā, Smiltnieks. Sakiet, pēdējos gados kaut kas notiek, pēc tam kaut ko. Tagad tas bija tas trakums, tas, ko es te rādu arī tās bildes, laikam 94. vai 2004. vai 3. Kad tur tā situācija ir tāda, ka saimnieks īpašnieks ir viens un izmantotājs ir cits, jā. Un tas izmantotājs, viņam ir dziļi viena alga, viņš grib stādīt kartupeļus, un viņš spļauj virsū visai likumdošanai un ar savu traktoru, ar ko vajag. Saimnieks īpašnieks jau no juridiskā viedokļa ķibelē īpašnieki. Sakiet, kas var inicēt šīs, teiksim, tādas izrakumus? Jebkurš. Vērts raktu un tā tālāk. Nē. Pastāv. Nē, tā gan nenotiek. Šobrīd ir kādi 95–97% arheoloģiski izrakumi ir avārijas izrakumi. Arī, ir kaut kādas ceļa būvs, kaut kādas uzraudzības, kaut kādi grāvi, kaut kādi, viss kas tāds, jā. Un, varbūt nē, ir, teiksim, tikko mēs vakar, jā, tieši tur skatījāmies Skrundā, Latvijas citā pusē, problēma tur viduslaika pils, kurā ir estrādi iebūvēta, un viņiem vajag mazmāņi. Un viņi grib mazmāņi, mazmāņi vajadzīga lieta, ko pateiks, jā. Bet, iet to vieglāko ceļu, tur tāds atklāts laukumiņš, to mazmāņi rokam iekšā, bet rokam valnī. Bastiona valns, Kurzemē kādi 4 tādi ir palikušies, tikai mazmāņi vajadzīgi, bet vai tāpēc mums jāiet postā 17. gadsimta būvei? Droši vien, ka nē. Bet ir situācijas, teiksim, ja tur būtu tā kā tanī projektā bija, tad tā mazmāņa tiktu labi iekārtota, izrakt jaunu bedi tanī vietā, kur viņi ir. Un tur arheologs būtu klāt, viņš skatītos, jā. Un varbūt arī kaut ko ieraudzīt. Tā ka, tas ir tas, nav tas... Jā, bet tur ir drusciņ savādāk. Ir kultūras pieneklis, tie ir kaut kur 8000, 9000 kultūras pienekļi, arheoloģija mazāk ir tie kādi, cik tur 3000 bija. Un ir aizsardzības zona. Aizsardzības zona pēc likuma ir 500 metri, bet parasti viņi ir mazāk, 100, 200 metri. Un tad aizsardzības zona ir tāpēc, lai, kā Atmeņos vēl kaut kur, ja nejauši kaut kur, roka vai vēl kaut kur arheologs stāv blakus, ja tur ir lielāka iespēja, ka kaut ko uzrok nejauši. Tas ir tas arheologu lauka darbs. Neteiksim, ka tas ir šausmīgi interesanti, ja lielākoties tāds rutīnas monitoringa darbs, pie tam būvs notiekās arī ziemā un rudenī arī tagad mani kolēģi strādā un slapi un nosaluši un kā jau būvniekam vajag. Tā ir, jā. Tā ir, un teiksim, kā tagad, mēs uzreiz nestrādāt, ja ir sniegs. Ne pat kaut kāds ļoti biezs sniegs, bet, kaut kāds bišķi nokrīt, jo viņš padara to zemi neieraugām, jā. Ir diezgan daudz tehniskās iespējas lieto. Latvijā arheologi ir kādi 15 aktīvi arheologi, kuriem arheologs tas, kuram ir
tiesības no licences izdarīt izrakumus. Viņš drīkst vadīt izrakumus. Jā. Nu, tie ir vairāk kā 25, bet kā 10 nevad vienkārši. Viņš ir aizgājis citā darbā vai es arī vairs nevadu izrakumus, man pietiks. Jā. Man kā tā licence ir, viņi ir atjaunot, bet es neaugstu vairāk, viss ir izdarīts. Nu, un tad ir ļoti daudz studenti, kas mācās, diezgan daudz mūsu studenti, kas mācās ārzemēs, viņiem vajag praksi, viņi brauc Latvijas izcelsmes puišu meitenes, viņi brauc pie mums uz izrakumiem, strādā, darbojās. Nu, ļoti jauki, jā, tā ir. Jo arheoloģija ziņā Latvijas, es tā drusciņi sāniski, Latvijas vēsturē nav slikta. Arheoloģija ļoti labi, un arheoloģija Latvijā ir vienmēr, jau no Latvijas laikiem ir tādā labi uzturēta. Gan speciālisti, gan attieksme, un arī šobrīd tas tā ir. Ja, teiksim, vēsturnieki, tīrie vēsturnieki, bēdājās, cik viņiem iet slikti, arheologi tā nesaka. Bet es pabeigšu ar jociņu, teicu, lai humoru pasaka. Ziniet, kas ir arheologs? Arheologs ir vēsturnieks, kuram pelēkās vielas zem nagiem ir vairāk nekā starp ausīm. Labi, droši vien, ka ar to mēs arī beigsim. Šovakar varam neformālā gaisotnē varbūt, bet tā pajautāt, parunāties, bet jā, sēdēšana droši vien pie mikrofona. Un to mēs beigsim tagad. Paldies jums, kad bijāt.